Vai Bhagavad Gīta ir paredzēta indiešu kurjeriem? Tā nevar, tas nav atļauts. Tu nedrīkst domāt par citu dievu. Nevar domāt par indiešu dieviem. Kādiem indiešu dieviem? Nē, tu esi Latvijā dzimis, tu jādomā tikai par latviešu dievu. Vismaz tās man bērnībā bija priekšstats. Vai ne? Salāda. Tieši pateicoties Bhagavad Gītai, dzīve ieguva citādākas krāsas, krāšnāka kļuva laimīgāka. Vai Bhagavad Gīta paredzēta tikai indiešiem? Jā. Kā jūs domājat? Tikai indiešiem. Bhagavad Gīta nekas par to nav rakstīts. Tieši pretēji rakstīts, es esmu tēvs visiem dzīvām būtnēm. Es esmu tēvs visumam. Ne es, bet tā Dievs saka. Viņš nesaka, nē. Tad man interesē tikai, es esmu Dievs, visu varens, es varu visu, man interesē tikai indieši, ja? Latvieši, kas tie tādi, ja? Es tikai par indiešiem rūpēšos un indiešu kurjeriem, ja? Bhagavad Gītā teikts, es dodu iespēju piedzimt materiālajā dabā visām dzīvām būtnēm. Tad rakstīts, visām dzīvajām būtnēm, visām, nevis izņēmumiem, nevis kaut kādām konkrētām, visām dzīvajām būtnēm, ne tikai cilvēkiem, visām dzīvajām būtnēm. Es aicinu iepazīties ar Bhagavad Gītu latviešu valodā. Ļoti praktiska grāmata, tā ir Dieva dziesma, to saka pats Dievs. Iespējams, ka klausās arī kāds indiešu kurjeris, tad es arī viņu aicinātu palasīt Bhagavad Gītu, jo nav teikts, ka indiešu kurjeris zina Bhagavad Gītu.